Izskatīsim, kā pievienot rekvizītus čekam. Pirmkārtām atveram čeku, ja tās nav atvērts. Izvēlamies galdu, ja jums tas ir. Un atveram sadaļu POS. Te mums ir sadaļa Print A4 Receipt. Pirmajos laukos pie klienta mēs varam ievadīt kompānijas nosaukumu, SIA, test. Un adreses laukā mēs varam ievadīt kompānijas kodu, reģistrācijas, un, ja vajag, tad arī adresi. Pēc tā visa uzspiežam uz apstiprinošo ķeksīti. Uzdevums ir izpildījis veiksmīgi. Varam aizvērt cieši to logu. Un tagad mēs redzam te apakšā. Mums parādās, ka čekam ir piesavināta kompānijas SIA test. Pievienojot produktus, izdrukājot čeku ārā, mēs redzēsim uz viņa visus norādītās laukus. Un kā piemēru arī apskatīsim elektroniskā kontrola lentē, kā tas izskatās galu galā. Tas ir izdrukātais čeks, un, kā redzat, viņam ir pievienots klients ar SIA un reģistrācijas numurs ar adresi.